Sveicināti, draugi un kolēģi! Sveiciens visiem, kuri meklē jaunas finanšu iespējas, jaunus instrumentus. Mūsu kompānija RVA NFT laiž klajā jauna līmeņa Visa karti, tātad kripta maksājumiem. Debitkarti, kur jūs varat papildināt ar kriptovalūtu bez apkalpošanas maksas, bez ikmēneša maksas, bez ierobežojumiem jūsu tēriņiem. Tērējiet bez maksas, jūsu nauda, jūsu noteikumi. 185 valstīs jūs varat izmantot šo te karti plus vairākās 100 dažādas valūtas, fiata nauda atkarībā no tā, kurā valstī jūs atrodaties un kāda valūta jums ir nepieciešama. Vairāk kā 175 miljonu tirgotāju visā pasaulē, visur tur, kur pieņem Visa kartes maksājumus, jūs varat izmantot šo te karti. Un pakalpojuma maksa $0,000. Ar ko vēl atšķirās šī te karte no līdz šim tirgū pieejamajām kartēm? Šai kartei nav IBAN, tātad tradicionālās bankas konti ziņo par jūsu konta sastāvu, par to, cik jums kontā ir naudas, dod informāciju tālāk. Mēs piedāvājam pilnīgi atšķirīgu pieeju, tātad likvidējot IBAN, saglabājam jūsu identitāti un informāciju par jūsu tēriņiem, tātad pilnīga datu konfidencionalitāte. Kā pie mums nokļūt, kā saņemt šo te karti? Nu, protams, visi tie, kuri jau ir RVA NFT dalībnieki, saņem šo te iespēju paši pirmie. Un, protams, lai jūs varētu šo te karti saņemt, jums būs nepieciešama referālā saite. Pēc tam jūs iziet nelielu KYC, kurš aizņems tikai dažas minūtes, un tad jau pēc tam varat papildināt savu karti ar kriptovalūtu, izmantojot stablecoinus, tātad USDT, USDC. Jūs varat pievienot virtuālajai kartei gan Apple Pay, gan Google Pay, un jūs, protams, varat izņemt naudu jebkurā bankautomātā visā pasaulē. Vēl kāda specifika, tātad ar ko atšķirās mūsu kripta karte no visām pārējām? Ir saucamais BINs, kuru piešķir banka, tad, kad izdod jums kripta karti, tātad bankas identifikācijas numurs. Lielākā daļa kripta karšu šobrīd darbojās tikai ar vienu karti, un ja šī banka slēdz šo te karti, jūs zaudējat tai piekļuvu. Šī gadījumā mūsu karte piedāvā 30 dažādus neatkarīgus BIN no dažādām jurisdikcijām visā pasaulē. Nu, ja viena pārstāja darboties, tad pārējās 29 dod jums iespēju izmantot karti tālāk. Cik maksā šī te karte? Viens no galvenajiem, protams, jautājumiem. Ir 4 līmeņu kartes. Katrā ziņā visas kartes darbojās, kartes derīguma termiņš 3 gadi. Un sākot jau no 49 ASV dolāriem, jums ir pieejama virtuālā karte ar darījumu līdz $5000 un mēneša darījumu var būt līdz $25,000 ASV dolāru. Nākošā virtuālā karte prēmijums $199, tātad darījums līdz $50,000 un mēneša darījumu var sasniegt līdz pat $1 miljonam ASV dolāru. Un plastika karte, tātad ir pieejamas arī šīs te virtuālās kartes iekļautas plastika kartē. Šeit jau ir darījums līdz pat $75,000 un mēneša darījumi līdz $1,5 miljonam ASV dolāru. Izņemot no banka automāta, dienas limits ir 3000 dienā. Šī karte maksā $299 uz 3 gadiem. Un atceramies, ka nav mēneša maksājumi par šo te karti. Tālāk metāla karte 499 ASV dolāri, šeit darījums var būt līdz pat $100,000 ASV dolāru un mēneša darījumi līdz pat 3 miljoniem ASV dolāru. Izņemšana banka automātā tāpat kā iepriekšējam līmenim līdz 3000 dienā. Vēl kas ir interesanti, šeit darbojās
attiecīgi lojalitātes programma, jeb referālā programma. Tātad šeit jūs varat saņemot kabinetu, iepazīties ar lojalitātes programmu, tātad dodot rekomendācijas par šo te karti, jūs varat sākt pelnīt. Ja, tā tad, nu, protams, jūs varat izmantot šo te iespēju, bet jebkurā gadījumā es domāju, ka karte ir ļoti interesanta ar to, kad ir zemas apkalpošanas izmaksas un attiecīgi šī karte jūs neizdod attiecīgajām iestādēm par jūsu darījumiem un ir augsti limiti. Nu, lai visiem izdodās un tuvākajā laikā būs iespēja pasūtīt šo te karti un saņemt fizisko karti jau septembra mēneša beigās. Lai visiem izdodās!